Sanda, šis būs pirmais tavs valsts budžets, Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītājs amploā. Saki lūdzu, kas ir vispārsteidzošākais budžeta tapšanas procesā? Kas tev visvairāk pārsteidz, ko varbūt no ārpuses cilvēks neredz? Tu zini, es nedomāju, ka tur ir tāda daudz liela pārsteiguma. Man ņemot vērā, ka es jau diezgan ilgi esmu politikā un esmu bijusi kā ministrs, gatavojoties budžeta procesam. Man liekas, ka ir tādas vairākas lietas, ko ļoti svarīgi apzināties visiem iedzīvotājiem, ka politikā jau būtībā ir divi rīki, ar ko var ienest pārmaiņas. Viena no tām ir likums, tātad likuma pārmaiņas, un otrs ļoti būtiskais. Mēs savu attieksmi vai savu domu par kaut kādām lietām paužam caur budžetu. Tas, kam mēs novirzam naudu, ir tas, par ko mēs visvairāk domājam. Mēs gribam to attīstīt, mēs gribam tajā investēties. Un līdz ar to varbūt man lielākais pārsteigums ir pašu politiķu ideja neizpratne par to, ka tas, ko tu gribi sasniegt, ir tas, kur tu lietas naudu. Un tas ir tas, par ko ir budžets. Un politiķi, kā notiek tā sadarbošanās budžeta tapšanas laikā? Vai tas ir vairāk kā boksa mačs, kā salāgo intereses, vai tāds kopdarbs, kopprojekts? Es teiktu, ka mēs esam tādā jaunā posmā kopumā, jo ja iepriekš, es gribētu teikt, ka vairāk budžets tika skatīts kā tāds liels Exceļa sakopojums, ja, kur cipariņi, tad man ļoti patīk tas uzstādījums, ko šobrīd ir uzlicis finanšu ministrs, par to, ka ir jābūt uz mērķi orientētam budžetam. Un mēs iespējams esam viena no pēdējām valstīm, kas par to tādā kontekstā vispār domā, jo tad, kad jūs mājās, vai tad, kad tu pati savu budžetu stādi vienalga dienai, mēnesim, gadam, tu skaties, ko tu gribi sasniegt. Un pēc tam, lai tā nauda, ko tu esi investējusi, ielikus tajās konkrētajās lietās, atdod tev to atdevi, iedod to jēgu. Un šobrīd, pieejot budžetam caur šādu skatu prizmu, kas no tā mums būs? Kas būs labāk? Cik daudz bērnus mēs varēsim izglītot, cik daudz bērnus mēs varēsim izārstēt, cik daudz mēs varēsim palīdzēt biznesam attīstīties, kāda būs tā atdeve. Un es kā budžeta komisijas vadītāja jau iepriekšējā sesijā saucu ministrijas stāstu, kā viņi paši raugās uz to, kas ir tie viņu mērķi un kā, investējot naudu vai stādot budžetu, viņš šos mērķus sasniegs. Tā ir tā sadarbība, kā mēs visi kopā vienojamies par mērķiem, un tad uz šiem mērķiem virzam arī naudu. Es sadzirdēju, ka tas ir vairāk kopprojekts sabiedrībai. Kā parlamenta deputāti, kā tu, kā vispār tu izzini sabiedrības vajadzības tam budžetam? Kāds ir tas tavs paņēmiens? Kājas pie zemes, es teiktu. Tas, man liekas, ir kājas pie zemes un rokas turpat. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi dzirdēt, par ko, kas sabiedrību uztrauc un kas ir tās vajadzības, atkal jau, kur mēs to naudu liksim, lai sasniegtu rezultātus. Un varbūt tas vienmēr nav tā, tu atnāks man teiksi, man vajag, piemēram, es nezinu, rotaļlaukumiņu. Mums vienmēr ir jāsaprot, mēs runājam par demogrāfiju, tātad rotaļlaukumiņš ir viena no lietām, bet komplektā mums ir jāskatās, ka bērniem ir vajadzīga veselība, izglītība, mamām ir jājūtas, ģimenē kopumā ir jājūtas stabili un droši, ka viņiem būs kur strādāt, ka viņiem būs darbs, būs kas atbalstīs, ka bērns nepadarīs manu situāciju ģimenē nabadzīgāku. Un tad viena no lietām ir arī laukumiņš. Ja? Tas, ko es gribu pateikt, vienkārši, ka nevienmēr uzreiz tas, ka neatbalsta vienu rotaļu laukumiņu, nozīmē, ka netiek domāts par demogrāfiju kopumā. Bet ir svarīgi visus šos signālus sadzirdēt, paņemt un veidot šo sarakstu, kas mums kā cilvēkiem kopumā rada izpratni par to, ka demogrāfija mainās, ka izglītība uzlabojas, ka veselības aprūpe ir pieejamāka, ka bizness attīstās. Jo reizēm mēs gribot labas lietas, skaidri neizprotam, kas viņas veido. Un te ir tā saruna ar cilvēkiem kopumā. Un es domāju, ka politiķiem jau tas filtrs ir gatavojoties vēlēšanām, gan pašvaldību, gan Eiropas, gan Saeimas vēlēšanām. Es kā topošais deputāts eju runāt ar saviem vēlētājiem, uzdod viņiem šos jautājumus, un viņi pēc tam dod man atgriezienisko saiti, vai es esmu darījusi to vai nē. Tā kā tas tāds nebeidzams process sarunām, pārunām, tikšanās ar nevaldības organizācijām, tas man liekas ļoti, ļoti svarīgi.
Jā, tas ir tas, ko es vienmēr esmu vaicājusi. Kur es sevi varu ieraudzīt tajā budžeta portfelī? Kur ir tas mana interese un vajadzība? Un ja es ieraugu lielajā bildē, lielajā budžeta izpratnes bildē, kādas likumsakarības ir, tad man ir vieglāk gan plānot savu nākotni, gan izglītību, gan darbu un tam līdzīgi. Tā kā es gribētu redzēt to, ka valsts budžets ir tāds jēgpilns finanšu dokuments valsts attīstības plānam. Un jautājums noslēgumā mūsu īsajai intervijai. Anda, vai naudā ir laime? Es par šo daudz domāju, un man liekas, ka ir svarīgi apzināties, ka nauda noteikti ir instruments. Jo es tev jautātu, kas ir tavs hobijs vai lieta, kurā tu gūsti laimi? Varbūt tu man var atbildēt. Būšana laukos, būšana darba adrenalīns, rezultātu sasnieguma adrenalīns. Piemēram, būšana laukos. Lai tu aizbrauc uz laukiem, tad droši vien jāievada degviela vai kaut kur jātiekonektēs, kas maksā naudu. Tātad būšana laukos tev ir vēl kaut kādas lietas, kas ir jāiegādājas. Tas nozīmē, ka nauda ir labs līdzeklis, kā tu vari nokļūt tajā vietā, kas tev darīs droši vien, ka priecīgu. Par laimi mēs varētu vēl te atvērtu stundu droši vien sarunu, bet es sapratu, ka tas nebija laikam īstais mērķis. Jā, par budžetu, par laimi nākamreiz, par budžetu 2026.